Rīgas mākslas un mediju tehnikumā atkal noticis kas neparasts. It kā parasta diena, bet jau kārtējo reizi cilvēki ir apmulsuši, jo nezinu, kas notiek ar putniem. Mani sauc Leonora, un es došos noskaidrot, kas notiek un vai skolai būtu jāiesaistās. Kādas ir jūsu domas par kājām skolas teritorijā? Esat redzējusi? Jā, un es ceru, ka viņas vairāk neražosies. Viņai jau tur stāv 3 solas izdētas, tādēļ viņas vairosies, jā. Lūdzu, nē. Lūdzu, nē. Kāds apēdat? Pasaka čau, bet ignorē man parasti. Nā, es pārāk forši. Gaņā. Šodien smējās, es domāju, par manīm smējās. Es jau domāju, pienākt, es jau domāju uzprasīt, ko viņa te domā, ko viņa te dara vai mācās, no kura kursa, bet viņa aizlidoja. Jā, smagi. Ir smagi. Jā, jums nav nekāda pieredze tagad pēdējā laikā bijusi, kad viņai ir olas izdētas un varbūt viņa tāda agresīvāk kļūst pēc jūsu domām vai kaut kas tāds? Viņa ir īstenībā bļāvusi, un es esmu dzirdējusi, jā, ka kaut kur viņa baigi rūpēs tajām olām. Kāds ir jūsu emocionālais stāvoklis pēc šīs situācijas? Kas tev būtu domājis, ka šī kāja, kas kļūst tik populāra skolēnu vidū, kļūst tik agresīva, ka kļūst par māti? Šīs bija RMT ziņas. Tiekamies nākamreiz.